es esmu fotografs. Izstāstīšu jums, kā viss sākās. Tas bija kādi 6 gadu atpakaļ, kad tas bija hobijs. Katram no mums ir hobijs, vai mēs skatām golfu, tenisu, vārds un markas, un mēs to mīlam. Mums ir darbs, mums ir hobijs, un mēs mūsu brīvajā laikā veltam daudz laika hobijam, darām lietu, kas mums patīk. Un tā bija fotografēšana. Es daudz fotografēju, ar zenību, tā bija man pirmā kamera. Un tad sāku piedalīties konkursos. Un tā sanāca, ka sākās uzvaru tāds periods, kad es visādās konkursos uzvarēju. Tāds filmas neliels, es sāku saprast, ka vajag būt forši, ja es savu turpmāko dzīvi ar to saistību. Ka man nebūtu darbs kaut kāds, kur es sēdētu birojā un veidzot to brīdi, kad es tieku uz mājām un daru kaut ko sev patīkamu, bet es izdomāju, kāpēc es nevarētu visu laiku darīt tas, kas man patīk. Un, uz to tādu zinību, es sapratu, ka es gribu strādāt par fotografu, darīt savu mīļo darbu, bez kur es nevaru dzīvot, bez fotografēšanas. Un, protams, no kā gūt peļņu. Lai sasniegtu savu mērķi, man bija vajadzīgs 2 lietas – izglītība un tehnika. Latvijā, diemžēl, tāda situācija augstākās izglītības fotogrāfijā nav. Vienīgā iespēja iet uz kursu un mācīties privāti pie meistariem un pašapmācības ceļā. Un, protams, vajadzīga tehnika, lai fotografētu izpildītu darbus, pasūtījumus, lai radītu foršas bildes. Izglītības ziņā bija ļoti tāds foršs mirklis, ka man nebija naudas vispār, nekam. Es sapratu, ka vajag kaut ko darīt, gāju uz dažādām mācību iestādēm, kas tos kursus piedāvāja, un piedāvāju vārtēs, jo man naudas nebija kaut ko mācīties. Es visu kaut ko piedāvāju, un par to es gribēju saņemt apmācību. Un man paveicās, ka ļoti daudz piekrita. Es mācījos fotoakadēmijā, pabeidzu Viļņu Manetes Knižas skolu, kas māca profesionāls fotogrāfus, un īsti nesamaksāju naudas ziņā par to neko. Bija visādi vārti, nepadomājiet kaut ko tādu sliktu vārti darīt, kad tu kaut ko brīvā laikā vai nu bildē vai palīdz kaut ko organizēt, kā šeit daudz tagad atrodas. Tad visādos kursos es sapratu, ka vajadzīga prakse vai kaut ko, lai visu tās zināšanas pielietot. Tad gāja pie daudziem Latvijā slaveniem fotogrāfiem, kā Gatis Rozenkants, varbūt kāds Vaļiks Zērnovs. Ja viņiem gāju, lai visu to, ko man iemācīja kursos, lai es to varētu praktiski redzēt, iemācīties no īstiem profesionāļiem Latvijā. Tā, nākošais. Ja tur daži diplomi, tas kaut kādi, kur es mācīju, tas nav tik svarīgi. Tā, vēl viens interesants mirklis, ka iegūja meistara diplomu, īstenībā tur tāds viltīgs noteikums, ka viņi dabūt tikai nostrādājot 10 gadus konkrētajā sfērā, bet galvenais cilvēks, kas par to atbildēja, viņš redzēja līmeni un saprastams, ka viņš citiem ir ieteikts meistara diplomus, un ka man tas līmenis vēl nesasniedz 10 gadus ir daudz augstāks par tiem citiem, tāpēc es biju tāds izņēmums, ka viņi pieņem eksāmenu un to diplomu sniedz. Un tā kā es teicu, viss sākās no zenīta, un tehnikas ziņā man arī nebija naudas tā kā attīstītos tajā virzienā, bet iegūstot dažādas vietas konkursos, es iegūju naudas balvas un varēju nopirkt kaut ko labāku. Un tā lēnām gāja uzvaru pēc uzvaras, es varēju kaut ko labāku pirkt, un jau 4 gadu laikā es pilnveidojos, izveidoju savu studiju, varētu teikt visādus, vienkārši visu, ko klients burtiski vēlās, visas manas iedomas, fantāzijas, kuras es varu attēlot fotografijā. Es varu tā kā fotografēt. Un tad man no paša sākuma es sapratu, ka labākā reklāma, kas man var būt, ir mani darbi. Un tāpēc visus spēkus, izglītību, tehnika, lai sevi neierobežotu, es veltīju saviem darbiem. Un īstenībā krīzes laikā tas ļoti man palīdzēja izdzīvot, jo
tad, kad bija treknie gadi, bija daudz klientu, es visu naudu, visu ieguldīju tehnikā, un tad, kad atnāca krīze, es varēju turpināt strādāt līmenī, izpildīt visas klientu vēlmes, un vienkārši tā tehnika man to visu palīdzēja. Šeit vienkārši daži mani darbi. Šeit ir tikai daži klienti, ar kuriem es esmu strādājis kopā veiksmīgi, bet neskaitot šitos visus, es esmu palīdzējis daudzos projektos ļoti daudziem muziķiem, vairākos projektos, kino industrijā. Vienkārši es te viņus visus nevarētu ierakstīt. Un te tāda vienkārši schēma, kā no hobija ieguldot resursus, es iegūtu darbus, tās fotogrāfijas klientus, un beigās tas man sanāca kā uzņēmēja darbība. Un vēl pašās beigās gribēju piebilst, ko īstenībā vienkārši bilde var izdarīt. Es bildēju kalendāru 2 gadus pēc kārtas, un Airbaltics savu kalendāru dod saviem klientiem. Un viens no klientiem bija kāda banka Krievijā. Saņemot otru gadu to kalendāru, viņi sāk interesēties, kas to kalendāru ir veicis, un griezās pie reklāmu aģentūras, lai viņi izstrādā, lai tālāk sadarbojās ar viņiem. Vienkārši tā ķēmija no vienkāršas bildes tik tālu var tikt. Paldies par uzmanību. Vai kādi jautājumi? Labi, paldies, Andrej. Atceramies, lūdzu, Andrejs Latkis, fotostudija Andrejā. Un kā nākamo es vēlētos aicināt Pāvels Birmanis, Park and Party.